Kas var būt skaistāks par maiju? Pat Rīgā viņš ir skaists. Viss smaržo, putniņi, čiviņi, saulīte spīd. Golfiņu noparkoju. Jā, iešu pēc īres mašīnas un dodos uz lidostu. Lidoju uz Bulgāriju. Varbūt būs sveiciens no Evikas. Kā nekā izmantošu nacionālo aviokompāniju. Dai. Nu, un sveiciens Rinaldam, kura telefons te rādās apkonektā. Sen nav būtis lidostā, sabūvēti jauni tilti, kuri, protams, iet uz nekurieni, kurš tur arī beidzās turpatās. Bet, nu, vismaz izskatās iespaidīgi. Paldies, City bija par braucienu. Nu, baigā mega konstrukcija. Nu, tas viss, protams, par manu naudu. Pilnīgs randoms. Man jāliekas, ka Evikai nauda pietiek, nevajag vēl papildus viņai piemaksāt. Tas silīti jau saplēsīja. Nav neko saplēsus, viņai ir tehniskā valdība tagad, viņa tikai mainīja statusu. Cik konta numuru? Konta numuru nomaina. Pirmā reize mūžā Starlink notestēšu, tikko piekonektējās. Tas ir Baltikas Starlink atbalsta. Kā varēs YouTube skatīties pa ceļiem, būs forši. Там є може двиде, а може вімся. Nu ko, esmu klāt. Pirmo reizi Bulgārijā, pirmo reizi Sofijā. Izstāsta, ka lietas būs, bet šī vēlāk. Atlidoja labi. Evika ir centusies. Visiem bija forši ar Baltikas. Diezgan daudz vietas, par velti internets, Starlinks. Nebija nekāda vaina. Tagad pagaidīšu pārējos grupas biedrus un brauksim pakaļ mačiem. Nu, man jauns iepakojumā. Kāpēc tu vecā neņēmi? Man ir vienreiz lietots. Braucam ar taksi uz mocīšiem. Tā ir. Pie mocīšiem. Bet ar tādu īsto taksi ar to, nu to... Kā viņus sauca tos Latvijā? Nu tos... Nu, kuri tur stāv lidostā gaida. Nu, bet tie īstie takši, nu, kur tevi uzgrillēs. Nē, viņi nebija mafiozo, viņiem bija tāds labs nosaukums. Bišķi lietas pa ceļam uzlīja. Tas neskaitās, jā? Labi, esam klāt. Tik sen neredzēts mocīts.
Nu, šis viedlās, vai nu atkal mežonīgi pacēlā. Ai, nemociet, nav. Labs. Man taču. Es ņemiet. Okay. Tas jau mazulīts. Turam. Droši lai lejā. Dakšai tikko pēc remonta. Droši. Apstāsies laiku. Viņš tam būs, viņš nebūs. Ko mocis nopirkots Bulgārijā? Ko, pirmie piedzīvojumi. Lietas sākās, nu labi, tas štruns. Bet Māris uzskata, ka viņš ir ielaists savā mocī dīzeli. Pasmaržojām un, nu, ir tā dīvaini. Es tik uzbāku dīzels. Viņš vienkārši noslāpis. Te atbrauc benzīni ielē. Un viņš vienkārši noslāpa. Nu, atradi kaut ko? Tā kā tagad ir process izpumpēt bāku un ielēt benzīnu droši vien. Nu, ko pumpēsim ārā? Bākas satura, lai arī kas tai bākā būtu, tas laikam nedeg pietiekami labi. Jā. Viņš forši iegāja, jā. Tik cik tā uzsūkšana. O, labi aizgāja. Cik tev ir bāka? Nu, tā kaut kāda 10 ir droši vien. Es jau domāju, pat ja tu 10 nolies, ielies benzīnu, tur jau baigi mazā būs tā proporcija. Nē, pēc skata nepateiks, ka tur saļera. Знаешь как, я... А у него есть боевой горел. Боевой бензин, когда... Был бензин, да, половина бака был бензин и половина он налил дизель. Ну, давай. Я тоже думаю, ну надо, надо прокачать и... Ну, давай смокач, у него есть ручный... не знаю как. Смукач. Что? Не. Ну нет, это когда чока. закрыть Не. Да, Нет. нет, это инжектор. Инжекция. Да. У меня BMW 1100 RT, у меня есть ручный затворить воздух, инжекция. Labi, mocīt atstāsim, turpināsim ceļu bez mocīšu. Nē, Mārs atbrauks ar busu un saremontēsim deviem. Kas var būt labāks par benzīnu tankiem Bāņu malā un lietu? Nekas labāks motobraucienā nav izgudrots. Pameklēšu kādu foršāku vietiņu pēc laika. Sēžu benzīna tankā un domāju, braukt vai nebraukt? Ārā laiks kā pasaka. Vienkārši bomba. Vilkt to lietas kostīmu vai vienkārši pasēdēt un pagaidīt. Muška pārīs. Nu, diezgan kosmiski lietas ir vienkārši. Vienkārši neko redzēt nevar. Es braucu uz 80 un es neko neredzu. Vienkārši brīžiem redzu, brīžiem neredzu. Vienkārši lietas ir visur. Visas tik laizīgi.
šitas bija ekstrēms, bet es ieraudzīju KFC, tam es vēl spēju pabraukt garām, bet es ieraudzīju maķīti, un es nespēju neapstāties, tāpēc tagad būs maķīti. Kas var būt labāks par īstu ēdienu? Ņama. Nu, lai nebūtu tā, ka Bulgārija asķēra lietu. Lai nebūtu tā, lai Bulgārija asociēs tikai ar lietu, tad bišķīt saulīt arī tomēr uzspīdēja uz vakara pusi. Un te netālu no Maķedonijas robežas ir tīri smuki. Ļoti smuks serpentīns rūts. Tā kā te ir vērts atbraukt. Bulgārijai bija arī smukas sniegotas virsotnes, bet tur lija lietus un bija grūti nofilmēt, ja es no tā zilā mākoņa atbraucu. Tā kā tūlīt būšu Maķedonijā, atradu tur smuku vietu, kur nonakšņot, tad jau parādīšu. Nu ko, esam ieradies. Maķedonija, kaut kāda nekuriene, kaut kāds miests. Es šito nobukoju vēl esot Albānijā. Man nav ne interneta, ne naudas vietējās, ne degvielas. Degviela arī sarkanajā. Kartes vēl Albānijā uzliku, lai te atbrauktu. Kreč nav nekā. Minūte, laikam, eiro maksā, megabaits arī eiro maksā. Vienmēr cikot jāmet akmeņu pa logu. Bet vajadzētu būt nobukotam. Gavēju iešu meklēt. Nu, ko beidzot tik apartamentā. Es viņā tiku tā, ka es sākumā viņā ielauzos nelegāli. Viņš vienkārši bija vaļā. Dabūju Wi-Fi paroli. Tad es pieslēdzos Wi-Fi, tad es uzrakstīju tam īpašniekam, lai viņš man ielaiž, un tad viņš man ielaida. Nu jā, katrā gadījumā apartaments man patīk, jo šis viss man tika pār 31 eiro. Vienam pašam, protams. Ar lielisku skatu uz Maķedonijas iekšpagalma un arī uz Maķedonijas centru. Man liekas, nav slikts apartaments. Tātad viesistaba, mega koridors, virtuve, kuru laikam nesanāks izmantot. Vēl viens balkons, šis jau ir uz centru. Šis lieliskās mazpilsētas. Es vēlāk pateikšu, kā šī mazpilsēta saucās, jo man nav nejausmas, kā viņa saucās. Es vienkārši biju ielicis viņu kā galamērķi un ieraudzīšu apartamentu bookingā. Nu, nevarēju neņemt. Nu, tad būs mans masterīts. Jāsaklāj tikai. Nu, nekāda vaina. Bet šis nenāca viegli, jo es viņu tā kā jau nobukoju, bet man nācās tā kā šķērsot robežu Albānijas un Maķedonijas, un tur bija patīkams pārsteigums, ka viņi prasīja zaļo karti, kuras man nebija. Un tad es rītīgi nočakarēju to zaļo karti. Beigās kaut kādā šaraškina tur kantorī uz vietas, tur uz robežas. Speciāli džeks atbrauc un pa 60 eiro man to zaļo karti uztaisīja, kas droši vien maksā 5 eiro Latvijā. Bet no to visu kompensē šī cena. Ja man nebija jēgas, jau šo biju norezervējis, ja es te nepaliktu, tad es tāpat būtu zaudējis vēl šo naudu, tad es kaut kur tur Albānijā dabūtu. Nes Albānijā, bet Bulgārijā dabūtu nakšņot, un tas nebūtu interesanti. Kaut kā tā, iziešu tulītās ārā apstīties, kā pilsētiņa izstās, varbūt vēl var kaut ko uzēst. Gribēju precizēt, ka atstāju Māri benzīntankā, un tālāk jau pa Bulgāriju brauc viens pats līdz pat Maķedonijai. Nu, ar to arī šodienu noslēgsim. Šis būs pēdējais video. Tūlīt samontēšu. Tad vērā. Un tāds pusbārs. Un iešu droši vien gulēt.
rīt. Es domāju, ka te būs smuki skati rītdien. Vajadzēs izbaudīt Maķedoniju. Jā, noskaidroju, ka 100 kartu varēs rītdien nopirkt, restīvi internets man būs. Un bez naudas gan jau ka iztikšu, nezinu, man to zaļo kartu vajadzēs Albānijai dabūt. To jau tad rītdien domāsim, kā tur tikt iekšā. Nu jā, tad vajadzēs varbūt rītdien sakonektēties pārējo grupu, jo es esmu šodien nomācis pilnīgi viens. Tehniski jau var tā arī turpināt, bet interesantāk jau bariņā, protams. Labi, tiekamies rītdien.